Šis ir elektriskais krosa motocikls Stark Varg. Ar elektrisko motociklu braucu jau 1 gadu, un šajā video pastāstīšu savu pieredzi par to, kā man ir gājis. Gan lielākos plusus, mīnusus un iemeslus, kāpēc tev vajadzētu šo moci pamēģināt. Par motocikla datiem. Tam ir 938 Nm griezes moments. Motocikla svars ir 118 kg. Maksimālā jauda 80 zirgspēki. Un šī jauda ir ārkārtīgi liela, bet labāk, lai viņi ir pieejama un netiek izmantota, nekā ir vajadzīga un nav pieejama. Jauns standarta motocikls nāk ar Brembo priekšējām un aizmugurējām bremzēm, KYB amortizāciju gan priekšā, gan aizmugurē, un pārējās detaļas ir Stark Future ražojums, kā piemēram šie kāpši tiek 3D printēti turpat Stark Future rūpnīcā Barcelonā. Pirmais, ar ko šis motocikls piesaista savu uzmanību, noteikti būs dizains. Manuprāt, tas izskatās ļoti moderns, glīts, estētisks logo, mazs un nav pa visiem sāniem. Šeit mums ir skaists karbona aizsargs rāmim un zelta Stark Future logo. Tāpat arī šie rokturi, kur izskatās ļoti labi, bet par tiem mēs vēl parunāsim. Arī no aizmuguras motocikls izskatās ļoti labi, arī bez izpūtēja. Jāpiemina, ka tas ir ļoti šaurs tieši vidusdaļā. Citiem braucējiem tas patīk, citiem varbūt mazāk. Motociklam ir salīdzinoši maz detaļu. Lielāko daļu aizņem baterijas korpus. Šajā pusē mums ir lādēšanas kontakts un mazliet dziļāk zem sēdekļa ir ventilators un arī radiators. Un ar ko atšķirās elektriskais mocis no parasta moča? Protams, pirmais un vieglāk ievērojamais ir tas, ka tam nav skaņa. Piedarbinot motociklu, jeb šo moci ieslēdzot, skaņa neparādās un arī braucot tā ir ļoti minimāla. Mēs dzirdam tikai zobratus un ķēdi, kā arī riepas, kuras met dubļus, met akmeņus un lido smiltis pa gaisu. Šim mocim nav ātruma pārslēdzēji, tas ir automāts, kā arī ir iespēja izvēlēties aizmugurējo bremzi pie rokas, tur, kur mums parasti būtu sajūgs. Un tāpēc šajā gadījumā nav bremžu pedāls labajā pusē, nav arī ātruma pārslēdzējs kreisajā pusē. Visas kontrolas mums ir pie rokām, priekšējās bremzes, gāze kā parasti, un kreisā roka strādā ar aizmugurējo bremzi. Šeit ir viss, kas nāk līdz jaunam Stark Future motociklam. Dvielīts kopā ar instrumentu komplektu, ļoti kompakts un kvalitatīvs, iekļauj arī lielo un mazo ņūtonu atslēgu. Tā ir nepieciešama brīžos, kad jāpievelk skrūves ar konkrētu spēku. Tas arī vairākās vietās uz motocikla ir norādīts. Protams, Stark Future telefons, kurš stiprinās iekšā šeit stūrē. To var izmantot arī kā parastu telefonu. Tam ir Android programmatūra, fotografēt, izmantot internetu un lietot kā savu personīgo mobilo. Un, protams, elektriskajam motociklam vajag arī lādētāju, tāpēc tas ir iebūvēts statīvā. Šeit mēs paņemam vienu vadu, kas tiek ielikts mocī, un otrs, apmēram 2 metri garš vads,
kuru mēs liekam sienā vai arī ģeneratorā. Šādi mums izskatās galvenā izvēle, tad, kad motocikls ir ieslēgts. Un šeit ir vairākas izvēles iespējas, kā piemēram statistika, kurā mēs redzam kopējo nobraukto laiku mocim, attālumu, cik ilgi esmu ar moci lidojis, maksimālo ātrumu, kā arī ietaupīto degvielu. Turpat blakus mēs varam mocim iestatīt 5 dažādas jaudas kartes, un katru no šīm 5 mēs varam regulēt ar 2 opcijām. Pirmais ir zirga spēki no 10 līdz pat 80, un motora bremzēšanas spēks, sākot no 0, kad mocis ripos ļoti brīvi, līdz pat 100, kad mocis stāsies diezgan strauji, kad tiks atlaista gāze. Vēl šeit ir pieejams mākslīgā intelekta konsultants, kurš centīsies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, un, ja tas nebūs pa spēkam, nosūtīs tālāk uz klientu apkalpošanas servisu reālam cilvēkam. Un 4. izvēles opcija šeit ir rezerves daļu lapa, kur uzreiz nosūta jūs uz oficiālo Stark Future mājaslapu, kurā var izvēlēties nepieciešamās detaļas, ja gadījumā mocim ir kaut kas noticis, pat nenokāpjot no moča, jūs varat pasūtīt jaunas detaļas un pēc dažām dienām sagaidīt tās pie jūsu mājām. Tā, esmu gatavs sākt braukt ar moci. Pirms dodos trasē, iestatīsim jaudu, un, lai būtu interesantāk, uzliksim pirmo jaudas karti minimālo jaudu, 10 zirga spēki, saglabāsim, un otro iestatīsim uz maksimumu, 80 zirga spēki. Šeit mums ir brīdinājums, kad mēs iestatām ļoti augstu jaudu, vai mēs esam pārliecināti, ka mums to vajag, šoreiz vajag. Un vēl mēs pamēģināsim 3. mapē noregulēt motora bremzi uz minimālo un 4. uz maksimālo. Un arī to salīdzināsim trasē. Nu ko, esam beidzot trasē un redzu, ka mirgo zaļa lampiņa. Tas nozīmē, ka mocis vēl uz priekšu neiet, viņš ir neitrālajā. Spiežu apakšējo pogu un parādās man braukšanas displejs, kurā mēs redzam jaudas karti, kurā mēs esam šobrīd pirmā. Tā mums ir 10 zirga spēki, baterija 98%, un šeit mēs redzēsim arī, cik ilgi mēs braucam un mūsu ātrumu. Ja ilgāk pastāv un neko nedara, mocis atkal automātiski ieliek neitrālajā, lai netīšām neaizbrauktu brīdī, kad tas nav vajadzīgs. Nu ko, minimālā jauda, pirmā jaudas karta, 10 zirga spēki. Skatīsimies, kas notiek. Uzreiz pilnu gāzi dosim. Nu, mocis knapi izspolēja un kalnā braucot pat samazināja ātrumu. Tā kā tā bija pilna gāze, braukšana bija ļoti mierīga un droša. Tagad paskatīsimies, kas notiek, ja mēs uzslēdzam mūsu otro jaudas karti, kurā esam uzlikuši 80 zirga spēkus. Maksimālo, ko mocis var izspiest. Nu, gatavojamies. Aiziet. Tas nav reāls. Ai. Gandrīz pārāvāmies. Mēģināsim noturēt vēlreiz. 80 zirga spēki, otrā jaudas karte, maksimālā moča jauda. Cenšamies iedot pilnu gāzi. No. Ārprāts!
Traki. Tie bija 80 zirgi. Nu, es augšā braucot pa kalnu vairākas reizes atmetu gāzi, jo likās, ka es uzbraucot aizlidošu. Taisni vienkārši. Jauda nenormāla, grūti noturēt pat moci. Var redzēt, kāda špūra aiz manis palika. Tas bija traki. Tagad mēs pamēģināsim motora bremzi. Paskatīsimies atšķirību no minimālā uz maksimālo. Tātad trešā jaudas karte, un tur mums ir iestatīts 0. Motora bremze nav vispār, tātad mocim vajadzētu ripot no kalna lejā ļoti labi. Uzdosim mazliet gāzi līdz turienai, tad laidīsim vaļā, paskatīsimies, cik mēs tālu aizripojam. Jā, nu mocis ripo ļoti brīvi. Brīvāk nekā, varētu teikt, tā kā divtakteris, vēl pat labāk. Nekāda pretestība nav vispār. Un tagad 4. jaudas karte, maksimāla motora bremze. Skatīsimies, kāda ir atšķirība. Uzdodam gāzi. Nu, atšķirība ļoti liela. Abas reizes es bremzes vispār neizmantoju, gāzi vispār neaiztiku. Mocis jau ir apstājies. Pirms tam mēs aizripojām tur vēl visam līkumam cauri. Tā kā šo visu mēs varam regulēt šajā displejā. Un ja jūs gribat kaut kur pa vidu, to visu var izdarīt. Nav tikai 0 un maksimums. Mēs šo skaitli varam regulēt no 1 līdz 100. Pa katrai vienībai. Tā kā ļoti regulējams motocikls jebkuram braucējam, jebkurām vēlmēm, spējām un vajadzībai. Kā jau var cerams saprast pēc video, tad braukšana ar elektrisko moci ir ārkārtīgi vienkārši. Nav ātruma pārslēdzēji. Es esmu ielicis braukšanas režīmā un es tikai uzdodu gāzi, mocis brauc. Es apstājos, mocis man nenoslāpst, sajūgs man nav jāspiež, ne lai pārslēgtu ātrums, ne lai izvairītos no noslāpšanas. Es varu moci kontrolēt ar 3 lietām – gāze, priekšējā bremze, aizmugurējā bremze un viss. Kājas man var stāvēt visu laiku uz kāpšiem. Mocis var turēt kopā un droši braukt bez liekām domām. Tas, kur es redzu vislielāko priekšrocību elektriskajam mocim, ir tieši tas, ka jauda ir tik precīza, cik tev vajag. Ja man jābrauc ir super lēni, man nav jātur sajūgs, un bez jebkādas slodzes es ar mazu motora jaudu varu uzbraukt mazos pauguros, izbraukt cauri grāvim vai tam līdzīgi. Arī braucot tehniskos elementus, mocis ir parocīgs, jo viss, kas kontrolē tavu moci, tev ir pirkstu galos. Liels pluss rokas bremzē pie kreisās rokas ir tas, ka savas kājas es varu neizkustināt no vietas. Un tas nozīmē braukšana lejā pa kalniem vai šauras vietas, kur es gribu pieturēt bremzi. Es to varu izdarīt vispār nemainot savu stāju. Lielākais jautājums, kā ir ar bateriju? Vai baterija pietiek?
Atbilde ir atkarībā, kā lieto motociklu un kādā slodzē tiek likta šī baterija. Ja es braucu šādā lēnā tempā, pat aciņā, neizmantoju lielu jaudu, mocis knapi kustās uz priekšu, tā ir tehniska braukšana. Es šādi varētu nobraukt vismaz stundu, un braucējs, kam ir mazāka pieredze, varētu nobraukt vismaz 3 stundas. Bet, ja mēs sākam braukt agresīvāk, šādai braukšanai man jauda pietikt apmēram pusstundai. Savukārt iesācējam amatierim iespējams stunda, varbūt vairāk. Viss ir atkarīgs no tā, cik lielā slodzē mēs liekam bateriju. Un šī slodze, protams, ir atkarīga no braucēja meistarības, trases seguma, reljefs, braucēja svars un tā tālāk. Bet nevar taisīt video par motociklu, stāstot tikai par plusiem un labajām lietām. Ir jābūt arī motocikla mīnusi. Un tādi ir daži. Pirmais no mīnusiem ir diezgan nebūtisks, bet šie skaistie rokturi, kuri ir stingri un izskatās, ka būtu ērti lietojami, nav nemaz tik ērti. Tā pozīcija ir mazliet par augstu. Un tad, kad jāceļ mocis ir no stenda, viņš ir pietiekami smags. Gan šī asā mala, gan novietojums nav vērts. Tā vietā roku lieku šeit, ceļu nost moci, neizmantojot tam paredzētos rokturus. Uzreiz blakus nākamais mīnus ir tas, ka sēdeklis jau pēc 20 braukšanas stundām sāka plīst. Nu, tam varētu būt dažādi izskaidrojumi, gan tas, kādas slodzi te uzliek, gan arī, ka švammei ir diezgan kantainas malas, nav pieslīpētas un rīvējās cauri un bojā sēdekļa pārvalku abās pusēs. Šeit arī jau redzam mazliet, sāk dilt caurumi. Un vēl par nodilumu arī šī vieta, kas sanāk mocim labajā pusē, kad saspiež ar kājām moci, šis plasmas sāk rīvēt iekšā tādu vizuāli defektu rada. Bet tas ir sīkums. Tā, un vēl es varētu piekasīties par šo telefonu. Viņš savu funkciju pilda ļoti labi, bet viņš ir diezgan lēns. Piemēram, brīžos, kad viņš ir aizbloķēts un es gribu sākt savu braukšanu, es ieslēdzu moci, citreiz paiet vairākas 10 sekundes, kamēr viņš pamožās un sāk savu darbību, kamēr atrod savienojumu ar moci. Vienmēr tas nav, bet ir reizes, kad sanāk telefonu ņemt ārā, manuāli atbloķēt, ieslēgt Stark programmu, un tad viņš uztver to braukšanu ātrāk. Vēl kas ir neliels mīnus, ja gribās citu stūri, tai, kurai ir stienīts pa virsu, šis telefons vairs nederēs, būs jāņem nost arī šī stacija, un nebūs redzams vairs baterijas līmenis, kā arī braukšanas režīmi. Nu, būtu ļoti forši, ja, piemēram, signāls ar lampiņu varētu paziņot, kad baterija tuvojas zemam līmenim, piemēram, zem 20%, varbūt ieslēdzās cita krāsa un paziņo, jo bez telefona nav citas iespējas, kā zināt, cik ir palikusi baterija. Ja mēs runājam par motocikla kopšanu un remontu,
tad ļoti viegli to ir izdarīt. Mocis tikai jānomazgā. Pirms mazgāšanas vienmēr jāatcerās izņemt telefonu, jo kaut arī tas ir mitruma izturīgs, tieša ūdens strūkla vai ar augstspiediena mazgāšanu to var sabojāt. Arī jābūt piesardzīgam, mazgājot šo slēdzi, lai tajā netiktu iekšā ūdens. Un vienmēr jāatcerās, ka lādēšanas korķim ir jābūt aiztaisītam ciet. Un kā elektriskam mocim liels pluss. Nav virzuļmaiņas, nav gaisa filtra, nav jāpavada garažā ilgs laiks. Atliek tikai moci nomazgāt, nožāvēt, saeļot ķēdi, apsakot ritošo daļu, un mocis atkal ir gatavs braukšanai. Un neaizmirstam arī uzlādēt. Motociklam ir arī eļļa, apmēram 80 grami eļļas jānomaina. Un lai gan pats Starks iesaka eļļu mainīt tikai apmēram pie 60 stundām, tomēr braucot ar iekšdeģes močiem un zinot to, cik tehnika ir jākopja labi, es mainu ik pēc 5 stundām, tur ir vajadzīgi tikai 80 grami eļļas, tāpēc tas nav ne problemātiski, tas ir viegli izdarāms un neprasa arī lielus līdzekļus. Viens litrs eļļas gandrīz vai uz visu sezonu pietiek. Un ja tu domā, ka šis motocikls būtu kaut kas tāds, kas tev interesē, tad es esmu zem video ielicis linku, kurā tu vari pieteikt sev testa braucienu, vai arī apmeklē Stark Future mājaslapu, vai dodies uz oficiālo dīleri Latvijā Motomānī. Visi linki būs apakšā zem video, un iesaku izmantot un pieredzēt, kā ir braukt ar elektrisko krosa motociklu. Paldies! Tiekamies citā video!